Reiz tuvojās Runča Renāra dzimšanas diena. Pelēni nolēma viņam uzdāvināt zīmējumus. Ainavu, kur redzams ābeļdārs ar bišu stropiem, vienu kluso dabu un Runča Renāra portretu. Pie portreta strādāja labākais zīmētājs Pīks, ainavu gleznoja Pīka, bet Ruks gatavojās zīmēt kluso dabu, jo viņam ļoti patika tās uzstādījums – medus podiņš, koka karote un maizes šķēle, kuru klāja dzintaraina medus kārta. Runci, Renār, Jā? Sēdiet mierīgi un negroziet galvu. Runci, Renār, vai jūs tiešām nesaprotat? Sēdiet kā pie fotogrāfa. Atkal. Nekustiniet labu ūsu. Pie fotogrāfa jāsēž mierīgi mazu brītiņu, bet mēs jau te Pīk zem ozola sagaidīsim pusdienas laiku. Man pat snaudienas brīžiem uznāk. Mjau, laiks arī tāds kā uz lietu. Pamalē jau kaut kur ducina. Runci, Renār, jūs atkal izkustējāties. Lūdzu, nolieciet galvu zemāk. Labi. Tā, ļoti labi. Kā jums te iet? Vai līdz pusdienas laikam tu Pīk portretu būsi pabeidzis? Pīkā, lūdzu nesteidzini mani. Labāk pastāsti, kā veicas ar tavu ainavu ābeļdārzu un bišu stropiem, ko? Vai, bites! Ui, tādas satrauktas. Varbūt viņām nepatīk, ka es esmu tik tuvu pie stropiem. Mjau, vai tad tu stropus arī glezno? Kā citādi, Runci, Renār? Vai tad jūs varat iedomāties mežmaļu ābeļdārzu bez bišu stropiem? Vai, Pīk! Te taču vienā pusē ūsas Renāram iznākušas kuplākas. Viņam taču abās pusēs ir vienādas. Mjau. Tur es esmu vainīgs. Nevaru mierīgi nosēdēt. Kaut kas padegunā kutina un kņūdina. Jo tu mierīgāk gribi nosēdēt, jo grūtāk tas padodas. Un miegs arī nāk virsū. Vai tas uz lietu? Pīka, pasaki, kāds es uz tās gleznas būšu iznācis? Vai varēs ar maz pazīt? Ko? Jā, ļoti labi pazīs. Es gan jūs būtu gleznojusi dārzā pie jūsu mīļajām bišu saimēm. Jā. Nē, Pīka. Arī ozols jāglezno. Tas taču ir 100-gadīgs. Kad biju tāds runčuks jūsu gados, visus zarus izložņāju, izkāpalēju. Jā. Pīka, vai tu nejūti, ka traucē? Lūdzu, neej pie saviem bišu stropiem, ko? Eju. Pīka! Kas tur klaigā? Pīka! Vai, bez Pīkas kā bez mammas. Ik pa brītiņām Pīka. Ko tad viņam no tevis vajag? Klusās dabas uzstādījumam medus maizi. 2 rikas jau ir notiesājis. Jūs iedomājaties veselas 2? Vai? Bet vai kādu uzzīmējis viņš vismaz ir? Nezinu. Tā ir ar Ruku. Vairāk viņš man medu nedabūs. Iedošu ķiploku. Ejo! Oi. Vai, diezin, vai man vairāk medu kāds dos?
Oi, izdarīju gan nepareizi. Apēdu medus maizes un neko neuzzīmēju. Vispirms taču vajadzēja uzzīmēt. Oi, bet es nenocietos, kā vienmēr nenocietos. Nu, Ruk, vai kādēļ tu klaigā? Ko? Vairāk tu medu nedabūsi. Nedabūsi. Viss. Nu, bet... Pīka, nerājies, lūdzu, nerājies. Ai. Es taču nenocietos un to medu visu apēdu. Tu paskaties. Arī medus podiņš ir tukšs. Nu, jā. Iztukšītis. Viss. Man medus vairāk nav. Es tev atnesīšu ķiploku un sīpolu virtenes. Nu, tās taču tu neapēdīsi. Ko? Kā? Kāpēc ne? Ķiploku maizi es apēdīšu un ar krējumu. Man ļoti garšo. Un sīpolu maizi es arī apēdīšu. Man tā arī garšo. Vai, Ruk, nu ko? Ko lai darām? Nu, ko lai es tev atnesu uzstādījumam? Pasaki, lūdzu, kas tev negaršo? Ne, īstenībā jau man garšo viss, jā. Bet vai tam dēstījumam nevarētu... Ko? Uzstādījumam! Uzstādījumam! Jā. Nu, tam dēstījumam, jā. Paga, bet vai tad tam uzstādījumam noteikti jābūt ēdamam, vai? Ruk! Nu, tu pateici vienu labu domu. Pareizi. Uzstādījums taču var būt visādi priekšmeti, kas salikti zināmā kārtībā. Tas ir kompozīcijā. Ja, piemēram, groziņš ar kāmoliem, svece, svečturī, grāmata, ziedi. Pagaidi, ziedi? Paga, ziedi? Es zinu, varbūt kliņģerītes. Es zīmētu kliņģerītes. Jā, jau izrunājot šo vārdu, man mutē saskrien siekals, jo es iedomājos, tādu kliņģeri. Jā, skaistu apkaisīt ar pūdercukuru, ar mandelēm un iekšā ieceptām rozīnēm. Rūk, nu tu esi nelabojama. Jā. Atkal par ēšanu, atkal par saldumiem. Nu jā, paga, pīka. Tā kā tev pašai tie saldumi negaršotu. Nu labi, nāc uz ābeļdārzu. Paskatīsimies, kāds puķītis ir uzziedējis, ja? Labi. Aiziet, nu nāc. Pagaidi, tūlīt. Ko es salasīju? Jā, zini, kliņģerīte zied vasaras otrā pusē. Jā? Paklau, mēs varētu lasīt, es varētu zīmēt pienenes, jo, kad ēdu kliņģeri, klāt piedzer taču arī pienu, ko? Vai atkal par ēdieniem? Nu jā. Prom, nāc, prom! Kas noticis? Bite! Prom! Apstājies! Pagaidi, ja nebūsi bites ceļā, viņa tev neko nedarīs. Jā? Bet ja es būšu bites ceļā? Nāc. Mierīgi iesim no dārza ārā. Tā? Runce Renār! Ui!
Aizmidzis. Guļ. Nu jā, šodien pietiks. Nu nav jau nemaz tik viegli tā nekustīgi nosēdēt. Man liekas, portrets iznāks, un nosaukums varētu būt mūsu Renārs. Jā, bet ja es pats sevi gribētu uzzīmēt, man būtu vajadzīgs spogulis. Es skatītos spogulī un mēģinātu negrozīt galvu. Un tad man iznāktu tāds pašportrets. Vai, Pīka, piedod, biju mazliet aizsnaudies. Nekas, Runs, Renār. Man šķiet, tūlīt pat būs lietus, ko pērkons jau ducina. Tad jau šodienai pietiks. Ejam, pērkona laikā atrasties zem ozola ir bīstami, jo parasti zibens spēr tieši ozolos. Nu jā, šķiet, ka tūlīt pat līs. Ej! Aizskrienam līdz klētiņai, labi? Ejam! Ui, līdz ar lietu tikām zem jumta. Vai, ja arī mūs aprasina, tas ir sīkums. Galvenais, lai mans portrets būtu drošībā. Jā, bet kur tad Ruka portrets? Balta lapa. Viņiem vajadzēja mainīties. Pīkai gleznot kluso dabu un Rukam ābeļdārzu ar bišu stropiem. Pēc medus kārēm taču viņš neietu, baidītos no bitēm. Aizgāja melnais mākonis. Jā, tas ducinātājs aizgāja sāņus. Vai, mana ainava! Palika dārzā! Ei! Tā taču gleznot ar ūdens krāsām. Jā? Lietus būs visu noskalojis. Žēl. Pīkai taču tik labi padevās ainavas. Jā. Tad jau vienīgie, kam ir paveicies, tie esam mēs, Pīka. Nu jā. Paskatieties, lietus nopludinājis visas krāsas. Ir tikai tādi plankumi. Vai, krāsaini klekši. Vai. Neraudi, Pīka! Pēcpusdienā sāksi darbu no gala. Zini ko? Pīkiņa, tagad kluso dabu zīmēsi arī tu. Uzzīmēsi! Pīkiņa, savas iecienītās konfektes gotiņa, mjau, un pēc tam tu varēsi tās arī apēst, mjau. Mjau, jo te ir gan tās ar kokosriekstu skaidiņām, gan ar rozīnēm, gan ar riekstiem un arī parastās. Ar rozīnēm, kokosriekstiem, riekstiem. Skatieties, ko es izdomāju. Skatieties, re, tā, lūk, te ir rāmītis, un nemaz nav jāmācās zīmēt. Es to aizlieku sev priekšā, un ir, uzmanību, ir Ruka portrets. Tā, skatieties, un tagad ir, Pīka portrets. Tagad Runča Renāra portrets, jā. Skaties,
tagad pīkas portrets, jā. Pareizi, jā. Un tagad skatieties. Tūlīt būs. Opa! Tā ir klusā daba ar garšīgajām konfektēm. Gotiņā. Redzējāt? Tā. Nevajag ne krāsas, ne tupēt pie kāda uzstādījuma. Vajag tikai skatīties caur rāmīti. Bet ja es gribu, lai manā istabā būtu vecais ozols, ja tu savā istabā gribi redzēt kliņģerītes, ja Roncis Rēnārs grib ziemā redzēt savu ziedošu ābeļdārzu, ko tad? Un ja viņš tevi grib redzēt katru dienu, ko tad? Tad ir vajadzīgs nevis rāmītis, bet glezna. Un gleznot var iemācīties arī turuk. Nu jā, un medus maizi dabūsi, kad būsi to uzzīmējis. Un arī es konfektes gotiņas vispirms uzzīmēšu, un tikai tad jūs visus pacienāšu. Nu ko, tad tikai ātrāk ķersimies pie darba.